Labvakar, dārgie draugi! Laikā, kad laukā plosās negaiss, kad sniegs putina savus baltos palagus, kad gaisa temperatūras minimums kārtējo reizi pārsniedz zemāko normu, ir labākais laiks nodoties kam gaišam, apcerīgam un jaukam. Un tāpēc piedāvājums atkal nodoties poēzijai. Poēzija, kas padara mūsu dzīvi interesantāku, dziļdomīgāku un jēgpilnu. Tāpēc pakavēsimies dzejā, nelielā apskatā, iepazīsimies ar jaunāko, atkārtosim vecāko un paskatīsimies, kas notiek dzejas pasaulē. Šodien, tāpat kā arī iepriekšējās reizes, mans skatiens, mana izvēle krita uz jauno talantu, Robinu Frīzeņšnauceru, un domāju, ka varbūt tiem, kas viņu jau pazīst, būs patīkami satikties ar šo jauko cilvēku vēlreiz, bet varbūt kādam tā būs pavisam pirmā tikšanās, pirmā iepazīšanās ar šī cilvēka pasauli, un tā laikā mēs sapratīsim, vai šis ir mans, jo tā jau vienmēr ir. Kaut kas kādam patīk, kādam nepatīk, kādam šķiet pievilcīgs, tieši kādam atbaidošs. Un Robins Frīzeņšnaucers nav viennozīmīgi vērtējams. Daudz viņu uzskata par vulgāru, nepieklājīgu, un daži pat saka, ka no viņa, no dzejnieka, nav ne smakas. Tas ir viens no viedokļiem. Es šim viedoklim kategoriski nepiekrītu. Esmu lasījis un pētījis daudzus dzejdarus, gan vecākos laikos, gan sauktos klasiķus, gan jaunākus, un esmu atradis to, ka Robins Frīzeņšnaucers, šis necilais, ja tā var teikt, puisis, vīrietis no laukiem, ar savu vienkāršību spēja aizraut un spēja ievilināt cilvēku, tā kā saka, savos veldzes un savaldzinājuma tīklos. Tātad šodien atskatīsimies uz Robinu Frīzeņšnauceru iznākušo pirmo dzejoļu krājumu, kas saucās Deģenerāta dienas grāmata. Daudzi varbūt jau šo grāmatiņu ir iegādājušies. Daudziem varbūt tā stāv goda vietā, tiek ņemta līdzi braucienos, ceļojumos, šie dzejoļi tiek lasīti klasē, ar tiem dalās sociālajos tīklos. Pilnīgi iespējams, tas viss jau notiek. Bet daudziem, protams, šī būs pirmā reize, ka viņi iepazīstās ar Robinu Frīzeņšnauceru, un, kā lai saka, pirmā reize dod vislielāko iespaidu. Tātad, jā, ja mēs runājam par šo grāmatiņu, šeit Robins ir dalījies ar pāri par 70 dzejoļiem par dažādām tematikām. Tās visas ir par dvēseles stīgām, par pārdzīvojumiem, par mīlestību, par miedarbību, jā, par savstarpējām attiecībām, to es jau laikam minēju. Un arī par dzīvniekiem, jā, šajā laikā, kad katrs mūsu lēmums var novest arī pie kaut kāda dzīvnieka iespējams glābšanas, vai tieši otrādi pie kāda dzīvnieka pazudināšanas, ja tā varētu teikt, jā, ir ļoti svarīgi padomāt arī par dzīvniekiem. Un jā, Robinam ir ļoti labs dzejols Lācēns, ko es jums gribētu nolasīt. Mežā tika atrasts pamests lācēns. Neviens nezina, kāpēc. Varbūt māte dzērāja, varbūt lācītis tika atstāts meža glābēja silītē. Katrā ziņā viņā dzīvība bija viena pilīte. Cilvēki savāca dzīvnieku un izaudzināja. Tam bija ģimene, tam bija māja. Un tā vien prasās forša stāsta nobeigums. Bet hujuški jums! Lācis izauga un saplosīja opi un meitiņu. Tas apēda kāju ar zandali, atstājot vien raibo kleitiņu. Viņš uzbruka tēvam un vēlāk zoologiem. Viss beidzās ar 7 nekrologiem. Ahuļi jūs gribējāt? Dzīvnieks tomēr paliek dzīvnieks. Tāpēc nekādas pašdarbības. Ja redzat mežā lācēnu, ķeriet kādu mietu un vienkārši nositiet. Šādi beidzās dzejols. Jūs teiksiet, varbūt pārāk skarbi, bet šeit, ja mēs padomājam, Robins ieskatās problēmā no divām pusēm. Gan kā palīdzēt dzīvniekam, gan kā, lai šī
mīlestība nekļūst par apmātību. Tātad katram dzīvē sava vieta. Vēl, ko es jums varētu nolasīt, protams, jebkurš dzejolis ir valdzinošs, jebkurš dzejolis ir aizkustinošs un kaut ko stāsta, un nav kāds labāks, kāds sliktāks, kā es teicu, vienam patīk māte, vienam meita, bet jā, paņemsim varbūt banāli, vai esat dzirdējuši dzejoli, teiksim, par mobīlo tālruni, kas liekas, ko tur var sadzejot un vai to vispār vajag. Bet Robins spļauj virsū šādiem aizspriedumiem, un viņam ir dzejolīts, kas saucās Vecais Eriksons. Kas ir labāks, Apple vai Samsungs? Šis jautājums aktuāls jau vairākus gadus. Neviens netiek gudrs, pat aptaujājot draugus un radus. Man personīgi vienalga. Es dzeru jau 3. nedēļu, un esmu papisis abus. Labāk jau Eriksons vecais. Tas stabili mājās stāv plauktā, un papis to ir nereāli. Jautāsiet, kāpēc? Vienkārši esmu papisis atslēgas no plaukta. Atkal varbūt kāds teiks, bet par ko šis dzejols? Bet padomājiet, cilvēki, padomājiet, šeit ir gan problēma, gan risinājums, gan nostalģija pēc vecām mantām lietām, kas kādreiz bija noderīgas un daudz labākas un sirdī tuvākas kā mūsdienu kaut kādas ražotas un vispār sabiedrībā pieņemtas. Jā, vēl varbūt vēl kāds 2-3 dzejoļus, un tad iepazīstināšu arī ar jaunumiem. Protams, ne jau bez jaunumiem es nāku, jo ne jau tikai, kā saka, tu vari dzīvot uz vecajiem lauriem, bet jā, varam paņemt dzejolīti, kas, piemēram, saucās Darba tusiņš. Jā, tātad šis ir par savstarpējām attiecībām, par attiecībām darba kolektīvā, par savstarpējo cieņu un izpratni. Tātad Darba tusiņš. Mums darbā katru jūniju ir tusiņš. Šefs lādzīgs un rūpējās par kolektīvu, ir dīdžejs, rosols, smiekli un var droši kuņģi ieliet sīvo. Un arī šogad viss bija uz viļņa. Iedzērām un jautrojāmies no sirds, bet tad sekretāra Lienīte izstrādāja drūmāko joku. Kopā ar Mainu loģistikas nodaļu šņabi vietā ielēja ūdeni un dikti smējās par mums, ka mūsu acīs tāds izmisums. Nolēmām pazviegt arī mēs, kad dāmas devās pēc maizītes, ar viņu telefoniem safočējām savus daiktus un WhatsAppā nosūtījām viņu vīriem ar tekstu. Mums darbā džekiem ir lielāki, tu esi lūzeris, es tevi nemīlu, un smējāmies mēs dikti. Kolektīva jociņi tomēr nemaz nav tik slikti. Jā, tātad dzejols, kas beidzās uz pozitīvas nots, ir pilns ar humoru, ir pilns ar, kā saka, darba kolektīva iekšējiem jociņiem, ko varbūt nesaprast citiem, un tāds tiešām dzejols, ko izlasot un apdomājot, paliek tā diezgan gaiši ap sirdi. Labi, tad varbūt vēl viena dzejolīt no šīs dzejoļa grāmatas. Pieņemsim, šeit, es jums teicu, ka Robins diezgan bieži raksta par mīlestību, par savstarpējām attiecībām, un tad dzejols, kas saucās Draudzene. Manai draudzenei patīk anālais, bet nepriecājieties par to. Lai arī daudz gribētu būt manā vietā, tas nav gluži tas, ko jūs domājat. Viņa ir reāli tērēta, sagaida, kad es iemiegu, un tad triec man pakaļā dildo ar kliedzienu. Panika šokolādes fabrikā, slimā kuce, savāciet viņu kāds. Es reāli visu naktu stāvu uz šuhera, neizguļos vispār. Atkal dzejolīts it kā par savstarpējām attiecībām, par mīlestību, kā saka, par jociņiem ģimenē, par savstarpējām saitēm, ko grūti mums no malas saprast un pāraut. Jā, tāds, dzīves priecīgi, patīkami dzejoļi. Un, protams, visi šie dzejoļi un vēl vairāk ir Robina Frīzenšnauca ar deģenerātu dienas grāmatu, ko starp citu jūs varat iegādāties. Jā, pats Robins ir kautrīgs, bet viņš man ir palīdzēt ar, kā saka, šo dzejoļu pārdošanu un izsūtīšanu cilvēkiem, kas viņus vēlas iegūt savā īpašumā. Un tad Robins padalījās, šī ir tā kā Robina pierakstu kladīte, draugi.
Un, jā, šeit ir sarakstīti dzejoļi ar viņa paša, kā saka, rokrakstu. Nu, tas ir kā saņemt jaunu grāmatu, kad tu jūti tipogrāfijas smaržu. Tas ir tas pats, tu saņem pilnīgi jaunu dzejoli, kas nav publicēts vēl nekur nav publicēts. Un Robins, runājot starp mums, lai tas paliek noslēpums, protams, šobrīd aktīvi strādā pie sava otrā dzejoļa krājuma iziešanas, iznākšanas. Paredzēts, ka tas varētu notikt gada otrajā pusē, bet, varbūt Robins ir diezgan neprognozējams. Saziņ, jā, varbūt tas notiek jau pavisam drīz, tikpat labi tas varbūt var notikt pēc gada, jo, zināt, kā mūza, te viņa ir, te viņa nav. Bet jā, Robins vispār čukstēja, ka ir diezgan daudz dzejoļu jaunu sarakstīti, un, kā saka, ļāva man, kā viņa tuvam draugam, padalīties ar jums ar jauniem 2 dzejoļiem. Un viens no viņiem, pats pirmais, saucās Atklājējs. Tā tad mēģināsim iegrimt, kā saka, jaunā, svaigā dzejā. Kad biju jauns, man patika šahs un māksla, vēlāk arhitektūra un jurisprudence. Aizrāvos ar baletu un origāmi, bet tad atklāju rumu un viskiju. Pisu ogu katru dienu un sapratu, ka visi tie sūda hobiji tikai traucē dzīvei. Tāpēc izšķīros ar sievu, atdevu suni patversmē un devos atklāt sevi zaļajā brīnumu pasaulē. Atklāju tikai daļu, mani atrada bērnu laukumā. Tagad guļu pie sistēmas slimnīcā un nesaprotu, kas par huiņu, bet, kad izrakstīs, turpināšu ceļu uz apskaidrību. Jā, tāds lūk ir dzejols Atklājējs, kas ļauj mums ieskatīties dziļākajās cilvēku dvēseles stīgās un pārdzīvojumos. Tātad cilvēks, kas dodas izzināt, atklāt pasauli no jauna, sastopās ar grūtībām, ir gatavs ziedot daudz ko no savas iepriekšējās dzīves. Tāds ir Atklājējs un tāds ir arī Robins. Un tad varbūt šovakar īso mūsu dzejas vakaru beigsim ar dzejolīti Gribas spēks. Jā, šis arī ir jauns dzejolīts, kas vēl nekur nav publicēts, un kā Robins pats teica, viņš ir sarakstīts burtiski pāris dienas atpakaļ, brīdī, kad bija viņam nepieciešams gribas spēks, kad viņš gribēja saņemties, izdarīt kaut ko jaunu, šie vārdi nāca tā kā automātiski. Tātad dzejolīts Gribas spēks. Visi teica, ka viņš ir sūds, ka viņš ir dabas kļūda un jobanais alkašs, ka tādi ilgi nevelk un ka viņš nosprāgs kā suns. Pat skolotāja Milda, sirsnīga jauka sieviete, teica, ka viņš savos 20 gados nosprāgs starp garažām. Bet Valdis bija lepns, viņš appisās ar etilspirtu un nosprāga savā 30. dzimšanas dienā, un ne jau pie garažām, bet kā aristokrāts parkā pie operas. Jā, tādi lūk šie dzejoļi, kas aizskar gan nedaudz eksistencionālismu tēmu, gan te pašā laikā atklāja cilvēku dziļākos pārdzīvojumus, un galvenais pāri visam ir gribas spēks, ka cilvēks pierādīja, ka visi apkārtējie kļūdās savos pieņēmumos, un viņš ir noteicējis par savu likteni. Tāds lūk mums šovakara dzejas brīdis. Paldies, ka bijāt kopā ar mani, paldies, ka bijāt kopā ar Robinu. Tātad atgādināšu, ka Robins ļoti gaida jūsu uzmundrinājumu vārdus. Viņš labprāt caur mani tos uzzina, ko jūs domājat, jā, vai viņam ir vērts turpināt, un ticiet man, tas ļoti daudz, ko viņam nozīmē. Un, protams, jā, tie vēl, kas varbūt nav iegādājušies un kas grib ik pa laikam ieskatīties kaut kādā dzejolītī, kas viņam ir turpat kabatā pieejams, jo, kā redzat, šie dzejolīši ir ļoti patīkamā un ērtā formātā, aptuveni plaukas lielumā. Jā, tāda Robina Frīzeņšnaucera. Es jums atstāšu linku, kur uz šiem dzejolīšiem var pieteikties, un es palīdzēšu, kā saka, viņus iegādāties, lai tie nonāk jūsu īpašumā. Šovakar viss.
Izbaudiet šo augsto laiku, paņemiet tasīt tējas un dodaties dzējas pasaulē. Visu labu jums, mīļie!